Tā, šodien kaut kas jauns. Ir nepieciešams parādīt, kā YouTube kontus sasaistīt ar AdSense, lai pelnītu naudu. Tad es uzfilmēšu aptuveni, kā to dara, ja? Precīzi varbūt. Tad lejuplādēju programmu Do Recorders šo un tad rakstu. Veidoju video, jā. Man jau patīk. Ko mēs ņemam? Ja? Mēs ņemam Firefox, Mozilla. Tur mēs rakstam savu YouTube kanālu nosaukumu, meklējam. Šajā gadījumā Studio G21 ir viens mans kanāls, otrs ir Ageto servis. Šo es izveidoju nesen tikai. Tad mēs skatāmies, kas te ir. Video ātrums ir atkarīgs no tā, kāds jums ir internets. Man šobrīd ir Tele2 bezlimits. Pirms kādām 6 dienām pārgāju uz bezlimitu, jo pietrūkst. Vai saules spīd acīs šodien. Fantastiski, protams. Tā, un pat internets, jā, 20 gigabaiti bija pa maz, jā. Jo video augšuplāde aizņem daudz gigabaits, lejuplāde tāpat skatīšanās un vispārējais. Un tad internets, jā. Ko mums vajag? Mums vajag savu kanālu, ja šobrīd mums ir, ņemsim, mans kanāls ir, uzspiežam pie YouTube ikonas kreisā pusē tās 3 strīpiņas, uzspiežam mans kanāls. Mans kanāls parādās Studio G21 šobrīd. Esmu piereģistrējies un pieslēdzies. Tad mēs uzspiežam video klipu pārzinis šeit augšā, lai mēs varētu darboties saviem video, kas ir augšuplādēt. Šajā gadījumā man ir 35 šajā kanālā. Protams, visi no tiem nav naudas pelnīšana ar viņiem noslēgta, jo daudziem ir dziesmas uzliktas. Un tad tur ir tiek izslēgta skaņa pat, jā, un tur ar autortiesībām saistītās jautājumos tur. Un tad tiem es nelieku tur pelnīšanu. Te kaut kas pat rādās, kas nerādās, nezinu, te viss kaut kas rādās. Tā, šeit ir dolāra zīmīte rādās, ja? Zaļā krāsā, tas nozīmē, kad jums video ir jau noslēgts monetizācija un pelna naudu. Ja ir melnā krāsā, tad nepelna naudu, ja? Šeit varat redzēt. Lejā man ir video, kas ir vienkārši video augšuplādēti YouTube un nav publicēti, ja? Var redzēt, ir blakus dolāra zīmītei atslēdziņa. Tie, kas ir publiski, tiem ir rādās zemeslodes zīmīte. Un tie, kas ir naudu pelna, tiem ir zaļā zīmīte. Labi, spiežam uz vienu tā video, kuru jūs gribētu gūt peļņu ar reklāmām. Spiežam uz tās dolāra zīmītes. Tālāk mums atverās lapa, kur parāda, ka zem video ir rakstīts pamatinformācija, tulkojumi, monetizācija. Monetizācija un
varam redzēt, ka šis video pelna ar reklāmām. Mums ir uzlikts ķeksīts. Ja gribam noņemt, uzspiežam uz tā, vienkārši uzspiežam uz tā ķeksīša. Var redzēt, noņēmām pelnīšana ar reklāmām. Ja gribam uzlikt, uzspiežam. Un tad parādīts, kāda veida reklāmas tiks rādītas. Dažreiz arī pat var parādīt kaut kādas vēl savādāka veida reklāmas, kādas tiks liktas virsū. Tātad tur mēs uzliekam pelnīt ar reklāmām un saglabāt izmaiņas spiežam. Ok. Tā, un turpinām tad. Pirmīt par āciju kolēģis teica, ka ir konteiners jau piešķeldots, tad man bija jābrauc. Šķeldu es veidu, ikdienā ar smagu automašīnu. To jūs varat redzēt manā otrā kanālā, tas ir Geto Service kanālā. Tur ir video par tehniku. Šajā es vienkārši ielikšu kaut kādu informāciju par tādām lietām, kas nav saistīts ar tehniku. Visi iepriekšējie video, protams, man tur ir bijuši, bet turpmāk būs tikai Geto servisā, kas saistīts ar tehniku video. Varbūt arī kaut kas vēl interesantāks, tad jau manīs. Labi, turpinām, kā tad tālāk ar tām reklāmām, ja? Izmaiņas saglabājām. Tas tad notiek, ka tā pelnīšana ar reklāmām notiks, ja? Labi, ejam atpakaļ, uzspiežam augšā stūrītī bultiņu atpakaļ. Un tad mēs ejam atpakaļ. Protams, te kaut kas īsti nedarbojas to internetiem. Es atrodos Jaunpiebalgs novadā kaut kur mežā. Netālu no kurienes tas bija Jēciem, jā. Precīzāk, nav svarīgi. Labi, uzspiežam atpakaļ, tad mums parādās, jau pie video parādās tas zaļais dolāriņš. Tas nozīmē, kad jau būs peļņa, ja kāds skatīsies. Manējos var redzēt, ka tad šajā kanālā neskatās daudz. Vienīgais ir 2700 skatījumi 15. gadā 14. janvārī, kur slidojām pa ledu, pa ceļu, kur bija tīrs ledus. Bet tādi pārējie visi tādi maz skatījumi. Protams, daudz, jā, tur paiet gadi. Hokejs vēl 9000 skatījumi, jā, bet tas arī bija 2009. gadā. Jā. Labi, tad parādās tā dolāra zīmīte zaļā krāsā, bet ja neparādās, tad kaut kas nav ritīgi ar AdSense līgumu. Tātad spiežam kreisā pusē kanāls, kur ir rakstīts. Tad mums parādās status un funkcijas monetizācija, augšuplādes noklusējumi, ja tur varam pamainīt kaut ko, zīmola rādi varam uzlikt. Spiežam monetizācija. Un šeit man parādās, ja, kad man ir iespējota monetizācija. Man ir viens videoklips, kuru varētu vēl izmantot peļņas gūšanai. Bet tas nebūtu tik svarīgi. Un te vēl rakstīts pelnīt, izmantojot videoklipus, jā. Tevi tiek parādīts, kas ir un kas tā dara. Ņemam tālāk. AdSense konta saistīšana, jā. Man ir apstiprināts konts. Bet redz, jaunā versijā, ja jūs pa jaunām gribat slēgt līgumu ar AdSense, tad jums vēl jānoslēdz ar viņiem sadarbība, un tikai tad viņi atsūtīs, kad jā, jūsu konts ir piemērots, un mēs ar jums slēdzam līgumu.
Tad mēs ņemam un uzspiežam uz pārskatīt vai mainīt saiti ar AdSense. Šeit paņemam, jā. Tad mums atveras monetizācija. Man ir saistīts šāds konts aktīvs, man viņš ir, jā. Šeit viss ir latviski rakstīts. Droši var visur spiest un lasīt, kā mēs saprotam. Tātad, ja es negribu šo kontu, ja es uzspiežu mainīt šo līgumu, jā. Un kas man... Mēs aizējam tālāk uz šāda veida Googles AdSenses lapu. Laipni lūdzam programmā AdSense. Un šitais būs tas visiem jauniem, kas būs, jā. Ja jūs vēl neesat sasaistījuši kontus. Lai reģistrētos programmai AdSense, pierakstieties savā Google kontā vai izveidojiet jaunu Google kontu. Tas nozīmē, tas e-pasts, jā, parolīte jums tur būs. Tas būs tas konts Googles. Izdomājiet kādu e-pastu un tādā garā. Bet tas, ja jums ir jau YouTube konts, tad izveidots ar Gmail, jā, Googles e-pastu, tad viss kārtībā. Tā, tad, ja jau esat, jā, tad jums jau ir konts, jā, izmantojat piekļūšanu savam kontam šādā veidā, tur parakstīt. Un šeit ir jāspiež vienkārši un jādara to, tas, kas tiek prasīts šajā vietā. Un tur pēc tam, jo es negribu šobrīd šeit mainīt savā kontā. Jūs šeit spiežat, tad tur būs viss rakstīts, un tad jums atnāks uz e-pasta apstiprinājums, ka jūs ievadiet to kodu un būsat pieprasījumu iesniedzis AdSense. Un tad viņi pēc kāda laika apstiprinās un atsūtīs jums to ziņu uz e-pastu. Un tad turpmāk jūs iet iekšā YouTube, un tur būs redzams, ka jūs esat partneris verificēts. Tādā veidā. Šeit rādīsies, ja, un te vajag palasīt, kādas videoklipus nevajag likt. Skatāmies līgumu, kāds man ir apstiprināts. Jā, te var uzspiest? Netik. Nu jā, te, ir gan jā, var. Te ir noteikumi, jā, kas ir, vajadzētu ievērot, jā. Un te ir pat rakstīts, ja, cik jūs pelnat, ja. YouTube jums maksā 55%. Bet tālāk paņems vēl AdSense. Un beigās jūs saņemsiet kaut ko. Bet tas arī ir labi. Tas ir vairāk kā nekas. Ja, pat cik tas ir... Es uzskatu, kā hobijs, jā, vairāk man tas ir. Tad man tas īsti nesatrauc, jā, cik tur man skaitīs, tur 1000 vai 2, jā. Nav svarīgi, jā. Varbūt 100 eiro kādreiz ieskaitīt. Tas ir šeit, vajag izlasīt apmaksas kārtību, ierobežojumu nodokļi, jā, nevajag aizmirst. Jūs saņemsiet naudiņu no tiem vēl nodoklīšus nomaksāsim Latvijai. Un viss būs kārtībā. Jā, redz, ja peļņas bilance vismaz sasniegs $100, jā, vai šīs summas ekvivalents vietējā valūtā, mums šobrīd eiro, pārvērtīs uz eiro, jā, tad sanāks, tad viņi maksās 70 dienu laikā pēc katra mēneša. Nu tā, lūk. Es nezinu, varbūt, ja vajadzēs vēl kaut ko uzfilmēšu par to tieši, ja kaut kas nav ritīgi, bet šobrīd šādā veidā var sasaistīt YouTube ar AdSense kontu. Tādā veidā. Sīkāk te ir, daudz ko te mēs varam vienkārši skatīties un darīt. Lēnā garā izpētīt visu YouTube's piedāvāto saturu. Nevajag aizmirst arī, ka ļoti forši man patīk izveide, kur ir, izveidot videoklipus ar YouTube's rediģētāju. Redaktors viņš saucās, jā. Video redaktors. Bet to varbūt citā video. Pagaidām
Skatāmies šo un mēģinām sasaistīt kontus, lai varētu pelnīt naudu. Ok, vislabam.